vasarās tavās, kaut kur paslēpies nosalis rīts. Vienmēr paliks tik viens nepateikts vārds, vienmēr kāds kaut ko nejautās, bet vienmēr kāds zinās, ka dzīvē par visu ir jāsamaksā. Varbūt paliec vēl šeit, neaizmirds, tava roka tik silta un viegla man klāt, sirds kā neprātā skrien, vēl tik pēdējais pieskāriens. Nakts ir gara un vīns, sarkans kvēl, tavās lūpās deg neizteikts jautājums, lai tas paliek starp mums, mūsu pēdējais noslēpums. Atrodamies jūrmalā, dodamies uz jūru. Pa ceļam varam. Вот Zintaru meža. Tur pļunkšķājās. Ļoti karsts, es domāju, ka kaut kādi 33 grādi. Kā redzat, te ir pēnas smiltiņas, nav akmeņains. Cilvēku ir ļoti daudz. Zilie karogi, tātad var peldēt. Peldvietu sauc Majori. Un te ir, kur iedzert iemalkot vēsus dzērienus. Te ir, kur pārģērbties feini. Un tā tiesim meklēt Miki. Tur viņš palicis. Vai kur ir, redz. Okidoki. Ūdens ir, kā pirmajā brīdī liekas, ka ir augsts, bet īstenībā viņš augsts nav. Viņš baigi foršais priekš jūras. Tā ir Baltijas jūra, kas vēl nezin, ka Latvija atrodas pie Baltijas jūras. Reku Miki. Ieraudzījāt Miki, jā? Mēs ar Miki mēģināsim ielīsti dziļāk un dziļāk. Redziet, cik daudz tautas. Visi veldzējas. Mikis arī veldzējas. Nu, Mikīti, līdīsim dziļāk. Tā iesim uz to vietiņu. Tur vairāk vietiņas. Cik fēni. Miki, beidz atkal, ja? Nu, un... Mikis noplunkšķājās. Jā, Mikis jau saslapinājies. Es īsti slapināties nedrīkstu, tāpēc, ka man ir GoPro un teica aizmirsa to tur, kurš zem ūdens filmē. Jā, tās tagad nevar, tāpēc, ka mums nav vāciņš pareizais. Miki, tālāk tad man jāstāv. Nē, nāc, tas man tuvā, vo? Te jau vēsts. Ej uz priekšu varbūt. To tikai Mikis var. Viņš noskaita 1, 2, 3 un liekas viss iekšā. Jo viņam nav vairs augsti. Tur kaut kāda laula uzpūsta. Mēs soļam pa smiltiņu. To parāda. Bija forši. Mēs te pabijām 2 stundas, bet forši atpūtāmies, pagulējām saulītē, izpeldējāmies jūrā. Es biju 3 dienas. Jūs 2? Jā, es arī skāpienu, un redzat to kāpienu. Tagad paliek tāds ne tik karsts.
Tā ir Jūrmala. Jūrmala 2016. Dzīvā mūzika, rock'n'rolls. Kokteļi, ābolu sidras, mājas vīns saldējums. No, piemēram, sviestmaize 5,90. Rīgas Krievu teātris. Riski teātru. Labi skan. Steiku haus. Te varētu būt Britiem ļoti labi. 34 eiro. Un es domāju, tas pats arī maksātu šeit. Tā mēs virzamies uz to pusi. Aiziesim tad uz to pusi. Tā kā mēs tādu novirzījāmies, tad iesim. Digi Fridays. Piektdiena. Sāc ar piektdienu, beidz ar piektdienu. Šeit dzīvā mūzika. Manuprāt, mēs to redzējām, jā, no otras puses. Mēs to negājām. Nē. Jā, ļoti jauki. Bon appétit. Labi gulēt, ja cilvēks nav labi paēdis. Jā, pareizi. Tā, Meļgaļu nams. Tika sagrauts 1941. gadā, bet viņu uzcēla no jauna 1999. gadā. Bet tā viņš ir bijis no 1334. gada. Šeit var padzerties ūdentiņu. Jā. Piemineklis. Volvo. Un šeit mēs varam apstīties, kādas ir cenas. Jā, salāti, Kristīna salāti. Apkārt Rīgai, apkārt Vecrīgai staigā zibeņi un pērkoņi. Bet kādies dienas?
Jau drīz, tev atkal būs plūdi. Точно. Vai tētim tu? Jā. Tētim arī